Vai vēlaties uzzināt, kādas karjeras iespējas ir aktuālas studentiem? Šis video ir tieši tev. Zagļi kaut ko man nozog. Pirmā iespēja ir Narvesen. Otrā opcija - Zvaigznes grāmatnīca. Trešā iespēja - Costa Coffee. Kā jūs nonācāt līdz šai karjeras izvēlei un cik ilgi tajā strādājat? Strādāju 5 gadi un kopš atbraucu no īrijas, ceļš man aizved līdz Narveseniem. Grāmatas vienmēr ir patikušas, tā kā nebija baigi daudz domu, uz ko iet. Vakar palika 11 gadi šajā darbā. Es sāku to saistībā ar Angliju. Tur es iepazinos ar kafijām, iepatikās, un tā jau es tagad 3 gadus strādāju šeit. Kādus plusus un mīnusus esat saskatījuši strādājot šajā karjerā? Mīnusus ir kā, tad, kad zagļi kaut ko man nozog, bet plusus, tas, kad apmierina vadītājā, darba laiks, alga un tā tālāk. Plusi ir iespēja palasīt jaunās grāmatas. Grūtākais ir visādi pircēji. Plusi noteikti tas ir radošs darbs. Tev jāmīl ir gatavot dzērienu un kafiju. Mīnusi tas varētu būt, kad ir daudz klientu, un tev vienkārši jābūt visu laiku pozitīvam un vienkārši savās robežās. Kam jūs ieteiktu šo karjeru? Jebkuram? Jā. Kam patīk grāmatas, kas spēj sastrādāties ar cilvēkiem? Kaut kā tā. Jebkuram, kurš vēlas uzsākt kaut kādu darbu, kaut ko iesākt un saprast, kā klientu apkalpošana strādā, tad šis būs ideālākais darbs. Paldies, ka skatījies! Un lai veicās karjeras izvēlēs!